Salacgrīva – pilsēta Vidzemes akmeņainajā jūrmalā, caur kuru ved ceļš uz kaimiņu valsti Igauniju. Pilsēta, kurā jūtama dabas klātbūtne. Šeit bango jūras ūdens, svilpo vējš, šalts priedes, un šeit dzīvo stipri ļaudis. Kas gan būtu pilsēta ar tās ēkām, celtnēm, ražotnēm, bērndārzu un skolu, muzeju un veikaliem, ja nebūtu pilsētas dvēsele, tās iedzīvotāji? Salacgrīvieši ir tik dažādi. Marta Dance pēc studijām Rīgā atgriezusies šeit uz dzīvi. Mārtiņš Dambis brīvdienas regulāri pavada Salacgrīvā apciemojot vecākus. Dagnis Straubergs jau 13 gadus ir domas priekšsēdētājs. Arvīts Šimis daudzus gadu desmitus dokumentē pilsētu. Tomēr viņus visus vieno mīlestību un sirds siltums pret savu pilsētu Salacgrīvu. Tā ir vieta, kur iedvesmoties lieliem darbiem, vieta, kur rast mierinājumu grūtībās, vieta, kam ir liela nozīme viņu dzīvēs. Ar katru no salacgrīviešiem tiekamies viņu mīļākajā vietā Salacgrīvā. Dzīvot pilsētā, kurai ir gan jūra un upe, man liekas, tā jau pat par sevi ir liela vērtība. Un šī ir man mīļākā vieta Salacgrīvā. Marta Dance dzīvo Salacgrīvā kopš 2000. gada. Latvijas universitātē ieguvusi bakalaura grādu interjera dizainā. Šobrīd strādā Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrā Bāka par jaunatnes lietu speciālisti. Tad, kad tu jūties garīgi iztukšots, tu vari atnākt paslēpties no sabiedrības un uzlādēties. Jūra nekad nav vienāda. Kā jau mēs redzam šodien, tā ir bangojoša, citu dienu tā ir pilnīgi mierīga. Tas dod spēku. Man ļoti patīk fotografēt, un es domāju, Salacgrīvā ir ļoti daudz ko fotografēt, un tās bildes paši par sevi arī iedod to enerģiju, lai varētu turpināt strādāt. Ja cilvēki paši neredz to, kur mēs dzīvojam kādā skaistā vietā, tad iespējams ar manām bildēm viņi saskatīs to īpašo, kas ir mums pašiem. Kad es nedzīvoju Salacgrīvā un Latvijā pusgadu, vienā brīdī es ilgojos pēc mājām, kad es līdz rītam taisīju Facebookā profilu I love Salacgrīvu, es mīlu Salacgrīvu, kur ir iespēja tad ikvienam salacgrīvietim un turistam likt tās skaistākās bildes par sevi. Un es biju tik ļoti pārsteigta, kad jau pēc kādas stundas tur bija tik daudz bildes arī jau pievienotas. Nezinu, skaisti. Marta pēc augstskolas pabeigšanas pusgadu pavadīja Portugālē, bet brīdī, kad viņai piedāvāja darbu jaunatnes iniciatīvu centrā, viņa nešaubīgi pieņēma lēmumu atgriezties Salacgrīvā un iepriekš iegūtās zināšanas izmantot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Jaunatnes lietu speciālisti uzskata, ka šī pilsēta ir vieta, kur iespējams realizēt savas idejas, organizēt pasākumus, kā arī padarīt apkārtējo vidi patīkamāku pašu spēkiem. Pilsēta kā tāda piedāvā jaunietim ļoti daudz iespējas, sākot jau ar to, ka viņš pats var izvēlēties, kā veidot savu pilsētu, kādā viņš vēlas dzīvot. Tas ir piedaloties aktīvi jaunatnes konsultatīvajā padomē, un arī šogad ir iespēja jaunietim tikt ievēlētam, ja viņš piesakās. Doma jau 7. reizi ir izsludinājusi biznesa plānu konkursu jaunietim, kad viņš var izveidot pats savu uzņēmumu Salacgrīvas novadā. Līdz ar to domāju, ka jaunietis ir spējīgs darīt daudz ko pilsētā, lai viņam būtu interesanti. Vienīgais ir tas, vai viņš grib redzēt tās iespējas vai nē. Marta uzsver, ka jauniešiem pašiem ir jāiesaistās pilsētas dzīves veidošanā, jānāk ar idejām un iniciatīvām, ko vēl vajadzētu izveidot un kādus pasākumus noorganizēt, jo pašam iesaistoties dažādās aktivitātēs, arī gandarījums un prieks par to ir lielāks. Aktīvi darbojoties, labos darbus pamanīs arī citi. Lielākais prieks ir tad, kad tu nāc no Salacgrīvas, jā, es zinu to pilsētu, cik skaista pilsēta, vai tā ir tava, kur tu dzīvo? Es saku, jā, mums šeit ir jūra, mums šeit ir upe, un tādas lietas un situācijas, kuras tev pašam ir mīļas, un cilvēki tevi to pamana. Dzīvojot gan Rīgā, gan Portugālē, Marta secinājusi, ka vislabāk tomēr ir mājās. Turklāt šeit dzīvo viņas ģimene jau 5 paaudzēs. Kad tu aizbrauc studēt, vienalga kur, vai tā ir Rīga, Ventspils vai ārzemes, tad tu sāc piedomāt, cik forši ir mājās. Un tad tu katru sestdienu, svētdienu brauc uz šejien pie savas ģimenes un pie saviem draugiem, un tu esi savā mazajā paradīzē, ko sauc par Salacgrīvu.
un tad sāc novērtēt. Take my clothes, I'm going home where I belong. Don't need a fancy shirt to fit in some protocol. And anytime I'm wrong, small bit of truth, I simply Es izvēlējos estrādi, jo te blakus ir skola, kur es pavadīju 12 gadus un nostiprināju principā sev kā personību. Turpat blakus ir mūzikas skola, un mēs tepat arī stadionā blakus maršējām, un tur es apguvu mūzikas pamats un daudz draugus. Un pati estrāde kā tāda man pēdējās gados ir absolūts favorīts. Tad ir tā viena notikuma, kas šeit notiek katru vasaru jūlijā. Mārtiņš Dambis, audzis un mācījies Salacgrīvā. Tagad jau vairāk nekā 10 gadus dzīvo Rīgā. Uz Salacgrīvu regulāri brauc apciemot vecākus. Strādā radošo industriju lauciņā. Muzicē, pazīstams ar skatuves vārdu Martin Confused. Pozitīvs, kas, man liekas, ir vispār šobrīd pusē Latvijas, ar ko asociējās Salacgrīvi. Ja agrāk varbūt tie bija zvejnieku svētki, tad šobrīd tas noteikti ir pozitīvs. Un man tie ir būtībā nacionālais svētki, lielāk pa Jāņiem, jā, priekš manis. Tas bija kaut kāds, laikam, 2007. gads, es biju nesen pabeidzis vidusskolu, un pēkšņi presē izskan ziņa, ka uz Salacgrīvu brauks tur tajā laikā, kas tur bija grupa James un Badly Drawn Boy. Tās grupas, kuras es klausos jau gadiem ikdienā, es vienkārši pusgadu nespēju noticēt tam. Tas bija absolūts kultūras šoks, un tajā laikā tieši es arī sāku pats spēlēt, un es kaut kā iemaldījos tajos cilvēkos, kas organizēja festivālu un blakus visādos cilvēkos. Man tika dot šī iespēja uzspēlēt, un tas, protams, bija liels lepnums, un es to neuztvēru tā, kad spēlēt dzimtajā pilsētā tā vienkārši, bet tā, ka nedaudz tāda namatēva sajūta, ka, hei, es te uzspēlēju, bet šī visi cilvēki un tie visi muziķi ir atbraukuši ciemos te pie mums. Brīvdienās, kad tiek apciemoti vecāki, Mārtiņš bieži dodas pie jūras, kura var apkopot domas un baudīt skaistos dabas skatus. Salacgrīva ir vieta, kur viņš jūtas gaidīts. Es esmu domājis par to jautājumu, ar ko salacgrīvieši atšķirās. Mēs esam dažādi, mēs esam uzņēmēji, un mēs esam sportisti, un arī sliņķi esam, un mākslinieki esam. Mēs esam dažādi. Es nezinu, vai, ir, man liekas, grūti izdalīt tādas konkrētas kaut kādas īpašības, bet man liekas, ka mēs esam lepni par to, ka mēs nākam no Salacgrīvas. Tā ir noteikti viena lieta, un tagad kādu laiku dzīvojot Rīgā, Rīdzinieku uztver, tad ir Rīga, un ir tad tā pārējā Latvija lauki kaut kā, vai ne? Man liekas, ka Salacgrīva arī ir pilsētā. Salacgrīvieši sev pa pilsētniekiem uzskata, un ar tādu sajūtu noteikti arī dzīvo. Mārtiņš Salacgrīvu perspektīvā redz kā izcilu turisma galamērķi. Šī varētu būt tā vieta, kas līdzinās miera ostai, kur var baudīt neskartās dabas skaistumu, cienāties ar salacas snēģiem un vienkārši baudīt dzīvi. Ja tās sapņoja, pasapņot, tā bišķiņ varētu, tad es te redzu līdzīgi kā Siguldā ir Siguldas rudens un alas, un Cēsīs ir pils, un, nezinu, Jūrmalā ir Pludmale. Salacgrīva varētu būt tā mazā romantiskā zvejnieku pilsēta, kur tu piebrauc ar jahtu, savu jahtu, kaut kādu zviedrus vai arī rīdzinieks, un te ir tās zvejnieks ielas, kas tev kūpina zīvi, un te ir tā mazā viesnīca, kur palikt tajā zvejnieku mājā un izbaudīt to gaisotni. Manuprāt, lielākā priekšrocība, kas Salacgrīvā ir tā visa daba, kas šeit ir jūra, upe, skaisti cilvēki. Un tas viss nav sabojāts ar tādām nelabām kaut kādām lietām. Tas viss ir tāds vēl diezgan autentisks, ar potenciālu tādām palikt. Vai tā, protams, ir jāstrādā, bet es redzu šeit tādu pilsētu, kas varētu kļūt par vēl vienu turisma
galva mērķi, ko raksta bukletos vai ko atbild ārzemniekam, ko tad tu Latvijā var apskatīt. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs Salzgrievai par to milzīgo uzticību, kas man tika dota, varētu teikt, jau 92. un pēc 94. gadā, kad es kļuvu par pirmo pilsētas galveno arhitektu. Dagnis Straubergs Salacgrīvā dzīvo kopš 1992. gada, jau gandrīz 13 gadus ir pašvaldības vadītājs. Es domāju, tā bija milzīga uzticība veidot šo vidi, strādāt pie attīstības plāniem. Un jāsaka tā, jau pusi no man mūžas esmu šeit Salacgrīvā. Un patiesībā es pat vairs īsti tā neatceros. Un ja man būtu jāiedomājas, ka man kaut kur citur ir mājas, es pat tā īsti nevaru iedomāties, kur man varētu būt citur mājas. Lai arī domas priekšsēdētājs dzīvo netālu no Salacgrīvas, dienā dodoties uz darbu, viņš pavēro, ko kurš labi izdarījis, kas izdevies un kur vajadzīga palīdzīga roka. Tikai šādi iespējams veidot pilsētu labāku, vispirms uzklausot un tad darot. Jo skarbāks klimats, jo skarbāk ir apstākļi, lai cilvēks nopelnītu savai iztikai un dzīvot, jo viņam ir jākļūst skarbākam tāpat kā daba to pieprasa. Un ja vēsturiski mēs skatāmies, tad zvejniecība jau nav bijusi tā ienesīgākā un vieglākais arots. Un kādreiz lauksaimniecība bija tā, kas sākotnēji pagājušā gadsimta sākums pirms rūpniecības uzplaukšanas deva cilvēkiem pietiekošs ieņēmums. Tad zvejniecība vienmēr ir bijusi tā, kur tiešām bija jācīnās un par sevi jāpastāv. Un tāpēc jau, acīm redzot, cilvēki šeit ir tādi skarbāki, sūrāki, jo viņiem pilnīgi dabīgi, kad ir jāpastāv par sevi, viņiem ir sevi jānodrošina. Te nav nekāda, teiksim, Āfrika, kur tev krīt, vai tropi, kur tev tie augi nepārtraukti aug, un tev nav jārūpējās par augsto ziemu. Tā kā noteikti tas arī nosaka tādu sīkstumu, bet tai pašā laikā šeit ir arī tāda ārkārtīgi laba iezīme. Ja cilvēki kaut ko apņemās izdarīt, tad pamatā viņi arī ir ļoti mērķtiecīgi un savu sasniedz, jo citādi jau nemaz nevar. Vadīt pilsētu 13 gadus ir nenovērtējama uzticība no vietējiem ļaudīm, un Dagnis Straubergs to izpelnījies, jo kopā ar savu komandu ne tikai domā par pilsētas attīstību, bet to arī dara. Jāsaka, ka viena no tādām, man liekas, kas dod to iespēju, ka cilvēks jūtās noderīgs šeit Salacgrīvā, ka mēs dodam cilvēkam iespēju izpausties, iesaistīties procesos. Ja. Tātad mums ir ārkārtīgi daudz biedrības, kuras mēs atbalstam, jo tā ir viena no svarīgākām lietām, jo cilvēkam justies piederīgam, vajadzīgam un dažādās aktivitātēs, kur cilvēki dara ne tikai sev labi, bet arī apkārtējai sabiedrībai, cilvēks saņem šo novērtējumu. Un viņš saka, jā, es esmu šajā vietā, es šeit esmu vajadzīgs. Jā. Man liekas, tā lielākā nelaime ir tad, kad mēs nonākam pie tās lietas, ka mēs īsti vairs neatrodam sev, tai sabiedrībā mēs nejūtamies vajadzīgi. Un tad, acīm redzot, pienāk tas brīdis, kad jāmeklē tur, kur varbūt būs labāk, kur es vairāk tikšu uztverts un būšu noderīgāks. Domas priekšsēdētāja amats prasa nemitīgu sekošanu līdzi norisēm pilsētā, aizvien jaunu attīstības plānu kalšanu, daudz sarunu ar iestāžu pārstāvjiem un vietējiem iedzīvotājiem. Un šajās sarunās kompromisa meklēšanu starp vēlmēm un iespējām. Lai spētu uz notikumiem paskatīties, tā teikt no malas, arī Dagnis Straubergs iedvesmu gūst pie dabas. Ja ikdienā jāsaskarās nepārtraukti kaut kādiem jautājumiem, problēmām, tad tu esi problēmā iekšā. Un faktiski tad tu nevari nekādā veidā no viņas pat reizēm tikt ārā. Un atnākot šeit klusumā, kur burbuļo upe un šalts vējš un ir klusums un dzied putni, tad ir iespēja paiet no tā viss un paskatīties uz malas. Un tad bieži vien arī tu vari saprast problēmu, abas puses, visas puses, un no malas beigās tu vari atrast to īsto risinājumu. Man šķiet, ka ir dažādi, bet man šķiet, katram cilvēkam ir vajadzīga kaut kāda vieta, kur viņš
apsēsties, padomāt, apiet, iziet ārā no tās lietas, jo, ja tu esi karuselī, tad tev galva reibst. Tad, kad tu izkāpti, tikai tu vari sākt paskatīties, cik ātri viņš griezās un sāk kaut ko domāt. Kad nāk uz jūru, tad uz molu. Lielākoties viss, kas nāca, visi nāca uz molu, un tad noliekās un sauļojās un skaidri vai nu iet tanī pusē peldēt, tur ir siltāks ūdens, vai šite ir siltāks ūdens. Arvīds Šimis. Dzimis audzis, skolojies Rucavā, bet Salatsgrīvā dzīvo jau 54 gadus. Dokumentē pilsētu gan fotografējot, gan filmējot. 2012. gadā ieguvis apbalvojumu Gada cilvēks Salatsgrīvā par ieguldījumu sabiedriskajā darbā. Nu, es nācu, meitu nāca vienreiz 3 gadu apoj, kā tur bija, tad uzkrita smuks sniegs, un šausmīgi smuka diena bija, un viņi nāca mammu pa tiltu pāri, un es ar aparātu pretim, un tā viņš man saka, nu, iesim pabildēties, es gribu uzbildēties, un tā mēs skrējām šī mola galā. Taisām bildes. Viņam mācījās bildēt, un es viņu bildēju. Viņa mācās bildēt. Un tā pastāja. Un tad ziemā jau var es te pastāju tad pa to molu. Tā jau nav. Nu, ir tāda vieta, kur iziet. Patīk atnākt. Arvīds Šimis bieži sastopams dažādos pasākumos pilsētā, jo viņš visas norises iemūžina fotogrāfijās. Tomēr sirdslieta esot tieši dabas fotografēšana, jo īpaši Salatsgrīvas jūrmala un mols. Arvīds Šimis gan atzīst, ka senāk šeit viesojies daudz biežāk un ne tikai iemūžinot skaistās dabas ainavas. Pēc ballēm dažreiz arī vakarā, ka beidzās balles, un ko atnāk uz jūru izpeldēties naktī. Foršs vētra, ka pūš, tad silts ūdens, ārā gaisa ir vērs, bet ūdenī baigi silts. Tā kā krāsa jau ir iekšā. Nu, tā pa to molu es skraidīju daudz. Ja bērniem ir pats visādi. Dzīvojot tik daudzus gadus šajā piejūras pilsētiņā, Arvīds Šimis sekojas līdz norisēm Salatsgrīvā, tostarp arī to, kā tapis tilts, kas savieno pilsētas abus krastus. Tad, kad es atnācu, tad bija koka tilts. Tas bija artērijas starp labo un kreiso pusi. Nu, un tad rudeņos, tad, kad ledus gāja, tad lāju cēlu. Nu, kad ledus bija, tad gāja pa ledu. Nu, un tad, kad viņi to tiltu būvēja, tad man te viens atkal no īsts Salatsgrīvietis tāds. Tas teica, ka uz to pāļu sišanu, ja, jo esot ceremoniju, tur esot bijis dziesmas. Uz katru pāli kaut kāds pantiņš. Un tā viņš stāstīja pēdējais, es tev nevaru pateikt, ka pēdējais pālis ir sists un tā tālāk, un tur pikantas dziesmas, tad es cilvēki gājuši ar rīķi apkārt, klausījušies. Tā, vienu gadu tas tilts jau bija vai 2 gadi, un tad uzbūvēja šito te 60. gadā viņi nodeva eksploatācijā to jau tiltu. Arvīdam Šimim iegūstot titulu Gada Salatsgrīvietis 2012 par mūža ieguldījumu pilsētas dzīves atspogļošanā fotogrāfijās un filmās par viņu sacīts. Pats ir kluss un nemanāms, bet ar fotoobjektīva aci visur klātēsošs. Tā arī viņš bijis klāt brīdī, kad pēdējo reizi Salatsgrīvā tika spridzināts ledus. Ledus gāja, bet tur nebija tik briesmīgi. Te tā lejas gaļā sablīvējās, un tad fabrika un brīvais jūnas tie bišķiņ paplūda. Tur neteiksim, ka tur baigi, bet pāri krastiem gāja. Nu, tas sīkais ledus, tas tāds puca, tas nekur neiet. Un pieblīvējis tā osta nav dziļa, un tas šīs pieblīvējis, viņš nevar aiziet, un tas ūdens iet kaut kur citur. Nu, ko? No Tukuma reaktīvās lidmašīnas brauc, un bumbiņas katra pa 2 tādus izlaiž. Viena nolaiž smuki būkš, viena trešā nolaiž bļūt, visi. Bet nekas nekustās, izstāvziets. Nāk vēl viena, tā viņš paņem pa kreisu, izlaiž, tad saka, deg, izsamāk, bļūt. Un mums tie, kas stāvējām tur otrā labā krastā pie Bocmaņa, likās, ka baltā māja saspridzina. Bet pēc tam atskrēja tur, teica, ka jūrmalā. Pašā
pašā krastā, Jūrmalā, Trāpīs, gan vecais dārziņš, mākslinieks, skolotājs. Vēl tādi, un tad teikt karš, ka jāspridzina ir. Viss logs, viss logi izbir tur tiem jūrmalniekiem. No tās reizes vairs neviens nespridzina ledu. Arvīts Šims atzinīgi vērtē pilsētā paveikto, piemēram, promenādes izveidošanu. Šī būšot vieta, kur pasēdēt un papļāpāt ar saviem laika biedriem, turklāt tik skaistā vietā. Tā ir tāda vieta, kur var redzēt jūru, visu upes muti redz. Es zinu, ka vairāk visi cilvēki ir mieri, ka tas tā ir uzbūvēts, ka tas ir citādi. Ostas pilsēta, jūras pilsēta, un pie jūras klāt netiek, un neko redzēt nevar. Un tā ir vienīgā vieta, tā jahtu osta, un tam ir tas šitais promenāda ar to jahtu ostas nobrauktu, visu salaists kopā, tad tur viņi iznāk garāk, un vispār caurlaides iznāk. Promenāde, kas šobrīd vēl ir tapšanas procesā, arī ir viens no pierādījumiem, ka Salatsgrīvā dzīvo vienoti ļaudis. Liela daļa no šeit esošajiem akmeņiem ir salatsgrīviešu dāvinājums savai pilsētai.